21. gadsimtā bērnu drošības riski ir vienlīdz lieli kā fiziskajā, tā virtuālajā pasaulē. Kas mums un mūsu bērniem jāzina par drošību internetā? Ko darīt, ja bērns internetā jūtas nedroši vai tieši pretēji ir pārdrošs? Vairāk skaidrojām sarunās ar ekspertiem un 4 bērnu tēvu. Pēc maniem novērojumiem nākas secināt, ka vecāki paši apgalvo, ka netik bieži lieto sociālos tīklus vai citas sadarbības platformas. Un bieži vien, ja viņi paši nelieto, tad viņiem tās zināšanas par bērnu, ko bērns dara internetā, ne tikai mans viedoklis ir tāds, ka ne tikai jāizglīto bērni, bet arī vecāki. Jo tieši tā vecāka kompetence palīdzēs arī būt bērnam tādam pieaugušākam un saprast, ko viņš var, ko nevar darīt. Bērns nezinām iemeslu pēc, ka kļūst nerunīgs, bieži vien turās saurup no saviem ģimenes locekļiem un tā kā attālinās, bieži istabā atrodas viens pats. Un situācijai tā kā pieaugot, kad situācijas sarežģās, parādās arī bērnam trauksme un nervozitāte. Un vecāki parasti reaģē pie šīs pēdējās fāzes, pie trauksmes un nervozitātes. Pirmais un galvenais ir tas apsēsties un uzsākt sarunu ar bērnu. Panākt to atvērtību un uzticēšanos, ka bērns sāk runāt, kas tad īsti ir noticis. Vecāks izrunājoties, radot bērnam drošības sajūtu un sakot, nekas, ja tā ir noticis, arī var soli pa solim iet uz risinājumu. Gudrs vecāks sapratīs, ka bērns telefons un viedierīce viņam ir kā otrā āda. Un ja to viņam atņem, tas ir tā kā apstādināt viņa dzīvi. Un aizliegt un atņemt un sodīt ar to, ka atņemt šo ierīci ir ļoti nepareizi. Mūsu bērni ir pavisai citādāki. Vecākam tajā mirklī, kad viņš iekļūst bērnu personīgajā pasaulē, sarunu, teiksim, čatos ar draugiem, tā ir ļoti personiska pasaule. Vecākam ir jābūt ļoti mierīgam, viņš nedrīkst izteikt savu viedokli, jo praktiski viens nosodošs vārds var arī to visu apstādināt, un tad jau tā ieiet jau lielākā, teiksim, trauksmē. Jo mazāks bērns, jo lielāku rāmīti vecāks var jau uzlikt. Tātad, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Pašam mierīgam un radīt drošību bērnam, ka viņš palīdzēs. Autoritīva, tāda audzināšanas stila vecāks bieži vien bērns aizslēdzās, viņš nedabū to kontaktu. Un tad tas bērns mēģina meklēt citu uzticības personu. Bieži vien tie, protams, pusaudžiem ir draugi, bet arī draugi nevar palīdzēt pie sarežģītām situācijām. Tad bērns griežās pie skolā, pie uzticības personas. Vissmagāk bērnus skar principā psiholoģiskie uzbrukumi, jā, teiksim, tā sauktais mobbings, bossings, jā, teiksim, tādi kaut kādi pāri darījumi praktiski no vienaudžiem. Bērnus arī datorvīrusi apdraud tieši tāpat kā pieaugušos. Diemžēl viņu interese par jaunām lietām, interese atvērt jebkādus pielikumus, kas viņiem kaut kur ir atsūtīti, klikšķināt uz saitēm un bildītēm, padara viņus par, teiksim, potenciāli bīstamākiem savās datoros. Bērns jāradina pie tā, kad viņam ir savs pašam konts, sava virtuālā pasaule, kurā viņš dzīvo, bet jāpieradina pie tā, ka problēma gadījumā viņš tomēr konsultēs vecākiem. Mēs varam izmantot speciālus filtrus, speciālus drošus DNS serverus, kas, teiksim, neļaus bērnam apmeklēt vai nepiemērotas vietnes vai vienlaicīgi pasargās no daļas vīrusiem. Un to vajadzētu darīt vecākiem pašiem. Nevajag paļauties uz to, ka bērns būs visu laiku prātīgs. Mēs pārunājām, likām visas latviski pieejamās filmiņas par drošību internetā noskatīties, un es mēģinu izpirkt savus grēkus, bet es atzīstu, ka es, kā cilvēks, kuram ir 40 gadi, vairs netieku līdzi tam ātrumam ar kādu, piemēram, brīdī, kad mēs ar sievu beidzot esam, kā teikt, aktīvi Facebook lietotāji, izrādās mūsu bērni tur vairs nedzīvo. Saprot? Mēs vairs netiekam līdzi, un tas izmisums, es pavisam godīgi pasaku, manas paudas izmisums ir, ka es nevienmēr varu izkontrolēt, jo es nezinu ne tās mājaslapas, kur ir notiek tusiņš jauniešiem, ne to veidu, kā notiek. Man internets līdz šim ļoti labi dzīvoja veselu gadu, ir tad, kad es esmu mājās. Caur mobīlo telefonu es padodu internetu visiem šeit tajā hotspotā, laikam to sauc.
Rūteris, ja ir visu laiku mājās, viņš kaut kādā mērā nedod man drošību, ka es zinu, ko internetā dara mans bērns, ka viņi nekādā veidā nedrīkst izplatīt datus ne par sevi, ne par saviem brāļiem, māsām un nekādā gadījumā ne adreses, ne reālos kaut kādus vārdus un tā tālāk. Ka ir ļoti īpaši tagad, kad ir tāda, piedod, bet ļoti ļaunprātība dažreiz no tīņiem savstarpējus rēķinus kārtojot, lai nebūtu šis seksings un mobbings un bullyings un visi šitie glaunie vārdiņi, kas patiesībā es neesmu droši, ka es varu laikus uztvert un izrunāt ar savu bērnu. Stingrā kontrola mums nav ģimenē. Mēs ļoti tā brīvi, bet vienlaikus ar vienu aci es visu laiku skatos, kas notiek, kā reaģē, kā lieto vai kādos saīsinājumos runā. Es atzīstu, ka es reizi dienā apdeitoju savā datorā antivīrus programmas, lai man ir visjaunākās. Un es cenšos vienmēr, visās planšetēs, kurām es tur pieskaros vai uzlieku lādēties vai ko, arī palaist, varbūt ne katru dienu, bet antivīrus tieši, lai pasargātu sevi no tiem klasiskajiem visādiem pirātiem, pikšķeriem un vīrusiem. Man liekas, ka bērniem tā drošības, nedrošības sajūta vispār nav kā tāda sajūta, kurā brīdī viņš ir uz plāna ledus un kurā nē. Maniem bērniem iepletās acis, kad mēs runājam par to, ka viens otrs ar meitenes fotogrāfiju varētu būt tāds ļauns vecis, sauksim to tā, ja? Man liekas, ka tur ir jābūt ļoti, ļoti jūtīgiem un uzmanīgiem, kas ir tavi draugi, kas ir tavu draugu grupā, vai tie tiešām ir tikai klasebiedri, vai tu esi drošs, ka tie ir tavi klasebiedri, nevis vēl kaut kādi tev vien tikai zināmi cilvēki. Speciālistu ieteikumus, kā veidot atbildīgus tehnoloģiju lietošanas paradumus, aicinām iepazīt www.laimīgāmģimenēm.lv.